galvaspilsētā paliek arvien karstāk, bet te pie vainas nav saule, bet tas, ka tuvojas Garmin Predator Cup 2024. Un šodien uz sarunu mums būs divi džeki, kuri trenējās arī intervijas laikā. Toms Klabs un Gats Senstons. Un Toms ir pērnā gada un iepriekšējā gada piedestāla saimnieks, bet nav bijis vēl uz augstākā pakāpiena. Un šogad ir jauna komanda, NGT Latvija, jauns sastāvs, jauna enerģija. Ar kādu mērķi šāda komanda ir izveidota? Kādas ir jūsu ambīcijas, džeki? Komanda ir jauna, ekipāža arī ir jauna, protams, uzvarēt. Jā, tikai viena. Tā kā 2 gadus atpakaļ gan komandu vērtējumā bija pirmā vieta. Tā kā man ir bijusi komandās pirmā vieta, individuāli 2. un 3. Šogad visu banku? Visu banku, 2 pirmā. Jā. Vai šis jums ir pirmais gads kopā? Jā. Un kādi ir mērķi un kā ir gājis jau šogad ar sasniegšanu? Nu, mērķi mums bija sastrādāties, bet sanāca labāk kā domāts. Pagaidām mēs esam Latvijas čempionātā līderi pēc 2 posmiem. Usmus posmu mēs uzvarējām. Pirmajā posmā Jaunjelgavā palikām 6. Jā. Nu, Tumskausā uzvarējām, jā, pārliecinoši. Tā kā mērķi. Mērķi ir uzvarēt. Tagad ir bišķiņ paaugstināties. Vairs nav 3. vieta. Jāiet uz uzvaru. Kāda ir sajūta par Rīgas ūdeņiem? Šogad viņi tādi paši kā pagājušajā gadu vai katru gadu visi tā spēle sāks no jauna, jo ūdeņus zina daudzi, tad visi jūtas kā savā kabatā. Bet kuras ir tās nianses, kas izšķir? Man liekas, ka šogad viss noteikti bija šītiņi vēlāk. Gan Zandars, gan Asars vēlāk ienāca. Tikko tad sanāk jūlijas, jā. Jūlijā tikai Jūras Asars ienāca, parasti tur ap Līgo viņš jau tad dzīvojās pa ūdeņiem. Bet par zivīm, zin kā? Nu, ir lielāks zivs arī pēc šķipošanas skatoties, kad ļoti daudz lielās zivs tad krīt iekšā. Nu, Zandarts ir īpaši, arī Asars lielais, bet protokolu aizvērt visi jūtās kā mājās, bet lai uzvarētu tur ar tādām vidēji izmēra zivīm, man liekas, nepietiks. Un kādiem te būtu jābūt tiem izmēriem, lai pietiktu? Zandartam vidējais, man liekas, tāds labs rezultāts būtu 60 centimetri. Asarim, es domāju, kaut kādi 36, 37. Nu, vidējais, teiksim, tev 1,40, 1,35, tas jau ir labi. Un līdekai, man liekas, tāds vidējais ap 80. Nu, tīpaši, ja mēs skatāmies, kā mūsu draugiem Otto ar Aleks gāja ar 2 metriem, ja, tad, nu, teiksim, arī ar tām 80 niecēm var nepietikt. Bet, nu, ne katru gadu ir vienādi. Bet, nu, protams, tas līmenis aug katru gadu tagad skatoties. Es atskatos, man liekas, nepiedalījos 4 gadus apakaļ, tad Latvijas kausā tur bija tādas, nu, 50, 60 centimetrīgas līdeciņas un 30 centimetrīgi asarīši. Tā aizpagājuši gadu jau bija lielākas līdekas, teiksim, 80 centimetri, 90 centimetri lielāka asari. Nu, pagājušajā gadā tur tā latiņa ir uzstādīta jau ļoti augstu. Tie, kas seko jums līdz sociālos tīklos, man liekas, jūs vairāk asociēties jau ar nakts copu. Ja jums ļautu startēt naktī, paņemtu Garminu? Tad būtu bišķi pārliecinošāk. Tagad pa dienu tad ir daudz treniņi, nu, kaut kādu pusotru nedēļu būs jāmaļ tie Lielups, Buļups, Daugavs, ūdeņi, ezeri. Jāmeklē, kur to lielo 1, 2 zivis atrast. Jo tas jau, zin kā, Latvijas čempionātā, tad tev tur jāķer 10, 20, 30 zivis, jā, katru dienu, 3 dienas pēc kārtas. Tad šeit ir jānoķer 3 zivis. Katrā izmērā sugā un lielas. Jā, un lielas. Tur tev nav 10 copes, un tu tur visu izvelc, nomēri, iesūti. Tad tu, nezinu, 2 stundas mētā bez copes, un tā kā pieķerās, tad ir prieks. Un Garmin Predator Cup, tas formāts arī ir tāds, kur diezgan daudz tie noslēpumi, manuprāt, tiek atklāti salīdzinot ar citām sacensībām. Tur ir tiešraides daudz laivās. Kā jūs skatāties uz to, ka arī makšķernieki arvien vairāk atklāj tās savas kārtas, tas tā kā piedod intrigu vai tieši otrādi? Es domāju, ka tas tieši piedod to intrigu un ir baigi forši tādā veidā arī
komūna, teiksim, to sportistu arī Latvijas čempionātā mēs draudzējamies un runājam, teiksim, mūsu konkurenti, vai ne, tuvākie. Oto ar Aleksu, ja. Bet mēs runājamies un, teiksim, treniņos esam vienā ezera galā, viņi ir otrā ezera galā, mēs pastāstam, kas tur ir, ja ķerās pasauc. Un, teiksim, tāpatās arī ar Zariņu un Jaņķeli, pirms tumsas kausa vai tumsas kausā, teiksim, arī runājam, kā ķērās, kur, cikos, uz ko, plus, mīnus. Un tas, man liekas, teiksim, to līmeni arī katru gadu audzē. Un tad pašiem ir interesantāk, tāpēc, ka visi kaut ko stāsta, un, man liekas, nav tā kā, vismaz pēc nostāstiem dzirdēts agrāk, ja, tur noslēpums, tur baigais slepenais māneklis vai slepenais stūrītis. Un tad, teiksim, tur 4-6 cilvēki kaut ko tur baigi zina vairāk, un tad nevienam nestāst. Bet, man liekas, tas nav tik forši. Skatītāji arī forši, ka viņš redz, un lai viņš brauc un mēģina to vietu, jo tur tev tāpatās, ne katrs atbrauks un tā vietā noķers. Vismaz būs, kur tā kā piedurties tā vietā un mēģināt kaut ko atrast to atslēdzi. Nobeidzot, varbūt kāds būtu jūsu vēstījums īsais tiem, kas varbūt vēl domā, piedalīties vai nē, kāpēc šādā pasākumā ir vērts piedalīties? Noteikti pieredze, vai nē, jo sēžot malā skatoties, tad vienmēr liekas, kas tad tur ko nenoķer, tad īpaši tur 60 centimetrīgas līdakas un 3 zandartiņas pa dienu un asari. Nav tik viegli. Vienalga, tas ir 2 dienas. Pat neuzvarēt, bet vispār noķert tās 9 zivis. Jā, citas emocijas pavisam noķerot to zivi nekā ikdienā. Tu tādā vislaiku vieglā stresā gaidi, un tad ir. Zini, kā ikdienā tu noķer, pieņemsim, metrīgu līdaku, ja, tad tas tev nav rekords, tur nav 10 kilogramu, tad tev ir forši metrīga līdaka, dažreiz tur bildi neuztais atlaidi, ja. Tev sacensībās ir 70 nieci. Ui. Tu saki, jā! Un kaut kādā veidā, ja tu, teiksim, ikdienā makšķerē, nezinu, 2 reizes nedēļā vai ne, tad tās sacensības piedod pavisam citu to prieku, emocijas. Tā nav tāda ikdienas cope, tas ir... Jā, pirms 2 gadiem arī es domāju, ka es negribu tajā visā iet iekšā, un tad man Jānis Riba uzrunāja un pierunāja tā teikt, un tagad es pat nevaru iedomāties kaut ko bez tām sacensībām, kad tas tā baigi ievelk iekšā un forši tas ir. Tā kā noteikti mēģināt. Un ja būtu jāvāra uzvarētājs zupa no 3 sastāvdaļām, kuras tās būtu? Ošēluši mānekļi. Sportex spinning. Daudz treniņi. Un daudz treniņi, jā. Forši, recepti jūs zināt, kas novēl to zupu jums izbaudīt. Lai veicās, Džeki. Bet ar jums mēs tiekamies jau pavisam drīz tiešraidēs un sociālajos tīklos. Sekojiet mums! Gribētu aicināt ikvienam tomēr apsvērt ideju par piedalīšanos šai pasākumā, jo pirmkārt tas būs foršs tusiņš, kur var iegūt jaunus draugus, otrkārt lielisks balvu fonds un jebkura var noķerties tās 3 lielākās zivs no katras sugas, tā kā droši nāciet un mēģiniet.